Kino Eizensteins, Filmstudiju Mistrus Media, Kultūra Kapitāla fonds un Kultūra Elpa piedāvā sarunu par kino, cilvēkiem, filmām, rekvizītiem, kinokamerām, krāsām, naudu, mūziku un to, kas skatītājiem nebūtu jāzina. Sveiciens visiem! Sveiciens Kino Eizensteina klausītājiem! Mani sauc Žuliens Nuhums Kulibali, esmu kino publicists un šodien studijā esmu ar 4 brīnišķīgām kino profesionālēm. Es jūtos patiešām privileģēts, jo puse ir kino veidotājs, kas man ir ļoti tuvas un mīļas, un puse savukārt no mana vismīļākā kinofestivāla. Tātad rindas secībā varbūt dāmas jūs varētu iepazīstināt ar sevi. Sveiki, man sauc Marta Elīna Martinsone, es esmu režisore, arī publiciste un reizēm scenāriju autore. Jā, mana kārta. Man sauc Signe Birkova, es esmu filmmakers, filmmakeriene, nodarbojos ar kino veidošanu. Gan scenāriju formā, gan režijas formā, gan vēl dažādās formās. Labdien, mani sauc Dārta Seriņa. Esmu kinokritiķe, pētniece, lektore un man ceļi ir savijušies ar Rīgas starptautisko kinofestivālu un esmu arī kuratore. Sonora Broka, Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošā direktore, kopā ar Martu Latvijas Radio 3 programmas Klasika, raidījuma Pie jūras klimats veidotājs. Brīnišķīgi. Kā dzirdat un redzat, mēs esam ļoti labā kompānijā. Un tas ir ļoti būtiski, jo šodienas tēma galīgi nav viegla. Šodien mēs runāsim par mūsdienu kino naratīviem. Šāda tēma Kino Eizenšteinā jau ir izskanējusi, taču šajā gadījumā jāsaka, ka kino pasaule attīstās neticami strauji, un šīs te aktualitātes mainās, burtiski katru gadu. Līdz ar ko mēs vērsīsim galvenokārt skatienu uz 22. gadu un 23. gadu, kurā tātad mēs arī ierakstam šo te raidierakstu. Domājot par kino naratīviem un vispār mēģinot saprast, kā lai uzsāk šo te sarunu, man parādījās jautājums, ko tad katrs no mums saprot ar naratīvu. Jo no vienas puses naratīva šajā sfērā ietilps gan tas, kā tiek stāstīti šie te ekrāna stāsti, gan arī par ko tie runā. Ja jāatskatās uz pēdējiem 2 gadiem, sakiet, kura no šīm te naratīva izpausmēm jums ir likusies interesantāk? Kā vai kas? Es gan uzreiz oponēšu. Es personīgi nezinu, vai var nodalīt kino gadījumā, par ko stāst un kā stāst, kas ir tāda klasiskā kino definīcija. Un es teiktu, ka man personīgi uzreiz jāsaka, ir jādomā, jāmeklē šie komplementējošie lielumi, kur kino tas parādās. Jā. Tad gribēju piemērus, vai ne? Negluži skaidrs, ka ir tādi stāsti, kuru neatņemama sastāvdaļa, it īpaši mūsdienu metamodernajā kino, par kuru mēs arī, es ceru, ka paspēsim aprunāties. Tas, kā tiek stāstīts, bieži vien varbūt pat ir svarīgāk un viennozīmīgi liela sastāvdaļa no tā, kas tieši tiek pateikts. Un tomēr. Jā, es varu pateikt, ka pilnīgi noteikti. Visos laikos kino vēstures kontekstā svarīgāk ir, kā tas tiek pateikts. Par to arī ir kino. Tas par to, kā kino valoda runā. Nevis par stāstiem. Stāsts, jā, mēs naratīvu saucam, liekam vienādības zīmes. Filmas stāsts ir naratīvs, un tad mēs varam nodalīt formu, kādā veidā tas tiek pasniegts, tad pilnīgi noteikti svarīgākais ir, kā tas tiek stāstīts. Un diemžēl, man jāatzīst, ka mūsdienās šis spiediens stāsta, spiediens no kaut kādas ideoloģijas puses vai vēl kaut kādām citām pusēm ir diezgan izteikts uz to, cik stāstam jābūt svarīgākam. Tas ir, ka forma vai kino valoda, ja tur vispār parādās kaut kāds kino valodas iezīmes,
kādā filmā, vai kino valodas attīstības iezīmes kādā filmā, tad šis spiediens, ka stāsts ir svarīgāks un viss kalpo stāstam, un tad jau vēl, es domāju, tagad ir vēl stadija tāda, ka ir tēmas, kurām obligāti jābūt, un tām ir jākalpo stāstam, un tad tikai nāk forma un kino valoda, kura kalpo gan stāstam, gan šīm te tēmām. Tas ir, tā teikt, dekadents, kino dekadences un entropijas turpināšanās vai sākums, kas, es to redzu kaut kāds pēdējos 20-30 gadus. Un tomēr, lai mazliet tās arī neslīgtu tādā elitārā, vīzdegunīgumā, es varētu teikt, ir jāatzīst, ka kino ir pietiekami demokrātisks mēdījis, kurā ir vieta skatītājiem gan tiem, kuri skatās kā, gan tiem, kuri skatās ko. Un kā jau Dārta arī minēja, bieži vien šīs lietas ir neatraujamas. Bet, jā, es gribētu dzirdēt varbūt viedokli arī no Martas un no Sonoras. Marta jau. Man šķiet, ka tā atšķirība ir droši vien filmas budžetā un filmas producējošajā studijā, viņas mērķos. Ja mēs runājam par Holivudu, par tiešām lielbudžeta filmām, tad tur stāstam noteikti ir dominējošā loma, un tas būs ļoti tuvu īstenībai, jeb arī gluži pretēji būs absolūti pārspīlēts, absolūtā fantāzijas pasaulē, bet arī joprojām ļoti tuvs īstenības sajūtai. Tam, ka skatītājs var noticēt, ka tas notiek pa īstam, lai arī cik tas kaut kas vaiprātīgi šie te notikumi būtu. Un tad, ja mēs skatāmies tā saucamā festivāla kino virzienā, tad, principā, pat varbūt tāpat ir tāda proporcija, ka jo mazāks budžets, jo visticamāk kino veidotājiem būs vairāk interesēs tieši kā viņi stāsta šo filmu un cik atšķirīgi no šīs te ierastās prakses. Marta? Es teiktu, man liekas, ka cilvēki no pašiem saviem pirmsākumiem vienmēr ir mēģinājuši atrast veidus, kā izstāstīt stāsts vai kaut kā pierakstīt vai piefiksēt vai tā kā ar attēliem atveidot uz sienām notikumus. Un tur ir kaut kas tāds, ka kino man ir vēl viens veids, kā šo stāsts izstāstīt. Kaut kādā, man patīk tas, ka tu minēji šo vārdu demokrātiskā veidā, jo tomēr ir jāatceras tas, ka kino ir viena no joprojām pieejamākajām mākslām. Teātri varbūt nav visiem pieejami, vai tu varbūt arī, ļoti, ļoti nabadzīgs, bet tev varbūt iespēja noskatīties filmu kaut vai internetā, kaut vai pat televizoru, tev kāds var kaut ko parādīt, tā kā tev ir iespēja nokļūt pie kaut kādas mākslas, pat ja tev nav nekādu līdzekļu, un tas ir tas, kas man liekas ļoti svarīgi. Bet par to, kad nav atdalāms šis veids kino, kā stāsts tiek izstāstīts un pats stāsts, tas man liekas, kas ir ļoti loģiski, jo pēdējos 7 gados man vairākas reizes ir bijuši šī pieredze skatoties kino, ka stāsts man šķiet diezgan it kā nekāds, jebkurš varētu par šo tēmu kaut ko uztaisīt, bet tas, kā tas tiek izstāstīts, rada milzīgu kaut kādu emocionālu rezonanci. Pirmais, kas man nāk prātā, protams, ir filma After Sun, ja pēc saules, kurai īsti, stāsts ir gandrīz, sekundārs, vienkārši it kā nekas tāds, šīs filmas, kurās sajūt, ka nekas nenotiek, bet notiek viss. Tieši tāpēc, ka ir šis emocionālais iespējas caur to, kā šis stāsts ir izstāstīts. Cik interesanti. Šarlotas Velses filma Pēc saules, jeb After Sun, ir, manuprāt, viena no 22. gada man personīgi mīļākajām filmām, un viens no iemesliem varētu būt, cik dramaturģiski tā it kā neuzkrītoša, bet ārprātīgi kompleksa ir šī te filma. Un tanī pašā laikā tā ir uztverama. Vai ne? Lūk, tas jau ir atkal par varbūt narratīvu veidošanas meistarīgumu. Jā, es vien gribēju arī papildināt, ņemot vērā, ko gan Sonora, gan Signe un arī Marta teica, mēs esam, piemēram, domāt par tiem pašiem seriāliem un par to formātu, tad par chronometrāžu.
Ir gana daudz, protams, runāts pēdējos 23 gados, ka nav šo lielo naratīvu vai mums nav šādu episko, tādu lielo ekrāna scēnisko formu, bet redz, kur seriāls pēkšņi kļuvis par tādu formātu, kurā mēs vēstam par lielajām ģimenēm, par dinastijām, gan vai runājot arī par ziepju operām vai, piemēram, seriāls HBO pēctecība, Succession. Tā kā es domāju, ka tur ir cieši tā sazobuma loģika, ko tu stāsti. Ja mēs runājam par tādu ļoti primitīvu tā kā fabulu vai sižetu ar to, kādā formātā, kas ir tie formālie, tehniskie, mākslinieckie līdzekļi, un cits jau tālākais jau ir, par ko arī Sonora runāja, par kontekstu, par auditoriju un arī par, protams, izplatīšanu. Visā šajās te alijās es ļoti vēlētos ar jums arī paviesoties, bet ir jauki redzēt šo te kaut kādu primāro pozīciju. Tad no šejienes varētu sākt to īsto sarunu. Man liekas, ja mēs runājam par 2022. un 2023. gada kino ainavu, diezgan tā zīmīgi šķiet, ka pagājušo gadu Oskaros šo te galveno statueti ieguva filma visur vienlaicīgi, kas šķiet lielā mērā arī raksturo to, kādi ir šie te modernie naratīvi. Tā ir šī te refleksija pašiem par sevi, par pašu formu, par pašu kino mēdīju. Un tā, pieņemsim, ir filma, kurā patiešām stāsts ir teju vai neatraujams no formas. Es vēlētos vaicāt, vai jūsu pēdējo 2 gadu skatīšanās pieredzē ir kāda filma, kur jums ir tāda sajūta bijusi, ka jā, šeit notiek kaut kāda tāda naratīva transformācija vai šis ir mūsdienu naratīvs. Tas druģu filmas. Jā, ir parādījies tāds naratīvs, kurš es sapratu, ka es vispār nevaru ar viņu atrasties vienā telpā un vēlos pēc iespējas ātrāk izkļūt no šīs seanses. Un tā ir jau tevis minētā filma. Arī Astera visas bailes, Darena Aronovska māte. Tas laikam ir tas, es esmu beidzot atradusi kino, kurš atrodas pilnīgi citā galaktikā nekā visas manas ekspektācijas no kino. Un es spēju novērtēt ieguldīto darbu un ambīcijas un visu. Protams, ka tur var rindot komplimentus šām filmām, bet tīri sajūta līmenī, man tā tad ciešanas pavadītais laiks šajos seansos, bet tas viennozīmīgi ir kaut kāds mūsu laika kaut kāds lakmus papīrīts, ka šī sabiedrības neiroze, viņa nokļūst arī ekrānā kaut kāda mentālās veselības vārīšanās, kaut kāda temperatūra. Un arī tā vide, kas ir vienkārši superdestruktīva. Visapkārt tiešām viss notiek vienlaikus. Un, jā, to es redzu kā tādu jaunu iezīmi. Interesanti, ka tas visticamāk ir globāls fenomens, jo jāņem vērā arī, ka pēdējos 20 gadus mēs arī dzīvojam neticami tā kā hiperglobālā pasaulē, kurā mēs varam runāt par kaut kādu vienotu, pat, teiksim, audiovizuālo telpu un kaut kādiem kodiem, kas patiesi aptver lielāko daļu pasaules. Bet kā jums šķiet ar šīm te druģu filmām? Tā kā ir par daudz, ir par neirotisku vai tieši otrādāk kaut kā iekapsulē, kā tas ir, ka tevi bliež no visiem ekrāniem 10 stundas katru dienu? Es, protams, varu teikt, ka man ļoti uzrunāja filmu visur vienlaikus, bet īstenībā man vairāk uzrunāja, ka viņu skatījos 2. reizi, jo 1. reizi tiešām es izgāju no kinoteātra nogurus. Tiešām tā pārsātinājuma sajūta, bet tas man likās arī ļoti precīzi, jo tā ir tā pārsātinājuma sajūta, kāda man pārņem, kad es vakarā ejot gulēt aizver savu datoru vai izslēdzu savu telefonu un piepeši mani no visām pusēm nebombardē šī informācija, kaut kāda 15 paralēla darba un draugu čati, ēpasti, vēl kaut kas. Protams, tā ir man izvēle, kas es izvēlēsies tā dzīvot, varētu tā nedzīvot, bet, tā tas ir. Bet, man šķiet, ka tas man vairāk pat interesē tā saucamais šis
multivers kā tēma, kas kļūst aizvien populārāka, ko, protams, mēs redzam arī Marvel filmās, kas ir tīri, es domāju, komerciālu mērķu vadīts lēmums, jo šis multivers paredz iespējas daudz vairāk varoņiem parādīties filmās, daudz lielāks, teiksim tā, fantāzijas lidojums var būt, bet arī pašā laikā ir interesanti redzēt, ka tā ir tāda tēma, un man ir kaut kāda iekšēja sajūta, ka varbūt tas tiešām ir mazliet arī saistīts ar Covid epidēmiju, ka daudziem, tā skaitā man, radās šī sajūta, ka varbūt mēs dzīvojam vienā no šiem, teiksim tā, šiem atzariem, ka varbūt citā universā šīs pandēmijas nav, un ka ir noticis kaut kāds laika pārāvums, un tas ļoti ātri iegāja arī kino naratīvos, šie kvantu universi, multiversi, viss šī lēkāšana cauri dažādiem, jā, tiešām šiem dažādajiem kosmosiem. Man liekas, ka tā ir arī tā vēlme, ko var just, kad kino veidotāji, un ka mēs arī kā cilvēki, mēs gribam aizbēgt no šīs realitātes, kurā mēs esam, un kino ir veids, kā aizbēgt, bet acīm redzot, mēs nevaram aizbēgt tik tālu, ja mēs par to sākam veidot filmas. Un tādā ziņā man, piemēram, tāds lielākais pēdējo gadu kino notikums ir, kaut kas pavisam cits, kas ir, piemēram, Inisherins Banshee, kas man ir Mārtiņa Makdonas, viņš man vienmēr bijis gan mīļš, gan kā dramaturgs, gan kā pēc tam kino veidotājs, bet šī filma man likās, tiešām izcila, jo vizuālie paņēmieni tur nepārņem galveno lomu, jo galvenais ir stāsts un šīs attiecības un darbs ar aktieri. Un tas, kas ir izdarīts darbā ar aktieri, ir apbrīnojami. Jā, man arī Inisherins Banshees of Inisherin ir šī filma ļoti patīk, bet filmu visur, viss vienlaikus likās ļoti garlaicīgi un ilgāk pat 10 minūtēm. Es vienkārši nevaru izturēt, un tas likās vienkārši atvainojos. Jā, labi, tādus vārdus te nevar teikt. Nē, jā, nav saprotams. Tā kā man nekādas emocijas, ne slikts, ne labs, kā tikai, tā kā... bet rodas no tās visas, nezinu, maņu, tās blenderēšanas, pilnīgs pretstats, jā. Tu tad analizē manu psihi tagad sanāk. Piedod. Bet zini, kā Signa? Nē, man vienkārši ir garlaicīgi, jo esmu redzējis ļoti daudz dažādas arī Hongkongas, no kurienes tas viss nāk, vai ne? Un tas absolūti, tad es drīzāk varu ieteikt filmu vienu citu. Es vēlāk ieteikšu, atcerēšos, kā viņi sauc. Kas ir, manuprāt, šedevrs un tā tālāk, bet kaut kas tur tāds tajā visā man likās aizdomīgs, un arī šajā filmā man likās kaut kādi tādi uzpotējumi aizdomīgi, un es jūtu viņus ar kaut kādām ar nierēm savām, un tad es uzreiz negribu. Tur kaut kāds, vai tur ir ideoloģiskais uzpotējums, vai ir kaut kāds konstrukts, kas man neliekās interesants. Jā, bet šis darbs, Mārtiņa Makdonas filma, tā ir vienkārši ļoti godīgs, talantīgi uzrakstīts. Tas nav kaut kāds jumtu noraujošs šedevrs, vai ne, bet tevi uzrunā. Bet viņa tā filma ir ļoti tīra, ja? Tur ir vienkārši viss tā kā viņš ir gribējis uzrakstīt, viņš ir uzrakstījis, un tur nav, ne šie ideoloģiskie izdabājumi kādam vai vēl kaut ko, bet koncentrēšanās šie asketiskie paņēmieni ar šiem diviem aktieriem un šīs milzīgās pauzes, un tad vēl tur tā kā, es neesmu redzējis daudz no pēdējām filmām, kas ir ievērojams un slavens, bet šo un šī bija ļoti jauka, īpaši ēzelīts. Jāsaka, arī šī te Makdonas filma īstenībā nav nemaz tik tālu no mūsu pieminētās Druģu filmas tādā ziņā, ka viņi jau arī grauj šo te skatīšanās šķitumu. Viņa ļoti tādām mērķtiecīgām, maigām kustībām tomēr atklāja, ka tas, ko mēs skatāmies, ir filma un neļauj aizmirst to. Bet tev uzreiz gan ir jāsaka, neesmu šeit un pavisam noteikti arī neuztveriet nevienu no maniem piemēriem kā tādu absolūti labu piemēru. Vienkārši viņi eksistē un ir pārsvarā visiem tā kā labi zinām. Tas arī viss. Nē, katrs no mums runā ļoti subjektīvi. Tas skaidrs, kino ir subjektīvs un
Un paldies Dievam, ka ir tāda sfēra, kur katrs var izteikties. Jā. Un tas ir absolūti ok. Bet, jā, varbūt tad paturpinot par tām pēdējo 2 gadu filmām, kurās varbūt ir bijusi šī te sāls dārta. Tas kaut kādā mērā loģiski sasaistīts jau ar minēto nelaimīgo arī Asteru un visām bailēm. Es atceros, ka tā bija cita situācija, Žilēn, ka mēs tieši runājām par, kas man vienkārši liekas ļoti interesanti, ka ir ne tikai šis pārkērnējums vai tāda juceklīga, pat arī reizēm tāda pārlieku jutekliska arī tā trauksme, ka viņi visu laiku cenšas mūs kaut kā stimulēt un tad radīt kaut kādu tādu mūsu skatienu stingrības stāvokli, bet man tieši šķiet interesanti tas, ka tieši dzimums vai šī dzimuma telpa ir kaut kas, kas kļūst par hororu vai šausmu telpu, ko esam ļoti, ļoti daudzās filmās. Ja mēs runājam par tādiem mazāku budžetu projektiem, darbiem, kas jau ir daļa no pamatstraumas, jo izcēlām arī visas bailes vai filma, kuru ļoti visi aktīvi centās ienīst par Marilyn Monroe, Blondīne. Arī, manuprāt, mēģinājums šo te dzimumu spēli vai dzimumu identitāti novest līdz tādai destrukcijai, ka tas ir jau žanra kino. Un, kas ir, piemēram, interesanti, pavisam arī nesen lasīju, un arī netieši gatavoties arī šai sarunai, ka šobrīd visrentablākais Amerikā žanrs tieši šausmu kino. Ka tam ir visplašākā arī auditorija. Mēs domājam arī par demogrāfiju un arī vecuma grupām. Un tas, man liekas, savā ziņā ir kaut kas interesants, kas nav nonācis varbūt tik tieši līdz Eiropai, kur mēs esam nedaudz vēl izplūdušāki šajos šausmu žanra kaut kādos pinamos vai meklējumos. Tas tāds primitīvs žanrs. Šausmu kino? Šausmu kino, jā. Nē. Es arī nepiekrītu. Sorry. Bet kas tur ir primitīvs? Nē, viņš ir primitīvs varbūt tādā ziņā, ka viņš sasauc ar to mūsu primitīvo, kas ir kāds viņam mērķis jau nav ir. primitīvs. Fizioloģija nav primitīva. Nē, tādā ziņā, ka tā ir bāzes. Bet ko tu analizē filmu vai psiholoģiskos faktorus? Tad mēs runājam par kino tikai un vienīgi. Cilvēks ir komplicēts, tur ir viss kaut kas, bet, ja es paskatos kaut kādu šausmu filmu, man viņa liekas garlaicīgi, labi, ok, es varu novērtēt Dario Argento, ja, un tā tālāk, bet tur ir kaut kāds tas primitīvisms, tur laužās cauri pa visām vīlēm. Tas ir vēl viens tāds atslēgas punkts, pie kura es īstenībā vēlētos nonākt, jo no vienas puses mēs runājam par narratīviem, par metamodernismu, kas ir vēl kaut kāda atbilde uz postmodernismu, kas pēc būtības ir tāda it kā sarežģīta lieta, lai gan pamatstraumē un acīm redzot arī kino skatītājiem pietiekami labi saprotams. Jo jau ejot uz kino, man šķiet reti, kuram ir vēlme tikai un vienīgi redzēt labi izstāstītu stāstu, pārsvarā tomēr ir tāda sajūta, ka es gribu tā kā padomāt to sajūtu, ka es esmu spējis atkost šo te riekstu. Bet mēs redzam, ka arī ir tāds pacēlums atkal, varbūt pat renesanse žanri kino. Es teiktu, ka šausmu žanrs arī, manuprāt, ir viens no vis tādiem spilgtākajiem, kurā šīs te robežas tiek pludinātas un, piemēram, kā mēs arī citā kontekstā jau esam runājuši ar Dārtu par studiju A24 un viņu veidoto šausmu drāmu, teiksim, šo te kolekciju. Tur ir ļoti interesanti tieši šie te paņēmieni, kino valodas meklējumi. Nevienmēr veiksmīgi, jāsaka. Bet sakiet, kā jums šķiet, ja mēs runājam par tātad pēdējo 2 gadu žānru kino, vai jūs jūtat tādu atgriešanos no autora kino tiešām uz šīm te žānra iezīmēm vai spēlēšanos ar žānru, vai arī tas varbūt ir kaut kas tāds, kas tikai šķiet? Es domāju, ka tas žanrs, mēs redzam ļoti labus autoru kino un žanra kino tādas sintēzes piemērus. Tieši A24 gadījumā. Un jāpiezīmē, ka visi šie te
piemēri, vai tas būtu Hereditary vai Jērs vai kaut kas vēl. Visas šīs filmas kaut kādā mērā sasaucas ar to bāzes materiālu, kas mums ir bijis pieejams visu laiku. Tas nav nekas jauns. Tā ir mitoloģija, tie ir simboli, tā ir vēsture, tā ir raganu dedzināšana, tie ir kaut kādi pirmatnējie mitoloģiskie spēki. Tā ir tāda skatīšanās pagātnē. Un es domāju, ka tas zināmā mērā sasaucas arī ar to noskaņojumu sabiedrībā, kāds šobrīd ir, ka, teiksim, nespējot tikt galā ar to katras dienas spriedzi, kur ir sācies jauns karš, kur ir sācies atkal kaut kāda jauna terora akta, vēl kaut kas, tad cilvēki ir absolūti iegremdējušies, nu ne visi, ja, bet kristāli, taro kārtis, kociņi, kvepināmie salmiņi un tā tālāk. Var sakot, mēs tā kā mēģinam no tās aptaustāmās realitātes virzīties simboliskajā. Un šīs te filmas, manuprāt, tieši ar to arī strādā. Ar to, ar kuru mēs varam identificēties, mēs viņu varam uztvert kā iespējams eksistējošu. Ka neviens nav pateicis, ka tas nav kaut kas absolūti izdomāts. Ka tas pats Midsommar, tā ir filma, kas vistiešākajā veidā runā par tradīciju un par tradīcijas iespējamo bīstamo dimensiju. Arī šis pats Jērs, tā ir absolūtā pasakas struktūra, tātad pāris, kuram nevar būt bērnu, un šis bērniņš uzrodās, un kāds viņš uzrodās. Un man tas atkal šķiet ārkārtīgi simpātiski, jā, tāda virzīšanās iekšā mitoloģiskajā. Un tas arī, man liekas, arī Latvijas kino arī tas ir redzams, ka mēs sākam pamazām runāt par šo te vietējo mitoloģisko slāni, vilkačiem, raganām, purvu. Purvs būs visai daudz tuvākajā laikā Latvijas kino purvā elements. Okay. Jā, bet es pamanāt arī Sonoras teikto, tas jau, protams, ir tas mitoloģiskais līmenis, bet ka mēs mēģinām arī tikpat labi autoru kino, varbūt arī žanra kino. Tas, man liekas, ir pat ļoti loģiski, ka tik daudz autoru darīja ar Argento. Mēs minējām arī tikko Ari Asteru, kas vēl ir Valdemārs Johansons ar Jēru. Tad tie ir arī autori, kur darbojas ļoti konkrētos arī žanriskajos parametros, bet te jau drīzāk ir runa par šīm struktūrām. Mēs mēģinām caur vēl kaut kādu žanru vai pašu struktūru pārvērtēt to, kas ir it kā kaut kā imanents, it kā vienmēr kaut kur klātesoši. Un ir ļoti labi to izdarīt. Un ir tīpaši, ja mēs runājam arī par žanra kino, mēs to izlaižam, kur tā fizioloģija, varbūt tas primitīvisms, kas man liekas, pat varbūt nav primitīvi, izlaist caur savu ķermeni. Un vispār kino pieredzi izjust fizioloģiski un fiziski, man liekas, tas ir ļoti ārkārtīgi svarīgi arī. Un šausmu kino žanrs to tikai, manuprāt, arī veicina un stimulē. Šeit maza piebilde, man liekas, ļoti zīmīga, ka 21. gadā par festivālu dēvētajā Cannes kinofestivālā galveno galveno balvu, jā, saņēma režisora Žulijas Dikurno filma Titāns, kas ir body horrors. Tās ir ķermeņa šausmas. Un patiešām šī iemiesotā kino pieredze, kas vairs nav tik transgresīva, kā varbūt šķita, kad to darīja Žaspārs Noē, ka tā ir kaut kāda mūsdienu jaunā valoda. Bet tā ir tikai un vienīgi tāda footnote, ja? Zemsvītras piezīme. Jā, Signa, tu vispār draudzējies ar žanra kino kā tādu? Jā. Un pēdējos 2 gados, vai tev ir tāda sajūta, ka žanrs ir stiprinājies, lai kāds arī būtu tavs poison of choice? Man grūti pateikt, es neesmu tik daudz filmu skatījusies pēdējos 2 gadus. Es domāju, ka ir cilvēki, kuriem ļoti interesē žanra kino, viņi vēlās attīstīties. Tas vienmēr tā ir bijis. Bet tur kaut kā procentuāli, vai tagad ir vairāk vai mazāk. Jā, jo man liekas arī, kādā veidā mēs tad izšķiram, kas ir šausmu kino, horors, vai ne, un A horors, un tad ir B horors, un C horors,
Un kas bija tas, ko tu pieminēji pirms tam? Ķermeņa šausmas, Okay. body horror. Jā, tas izklausās vairāk pēc tāda kā psiholoģiskā thrillera ar šausmu filmu elementiem. Un tur ir tomēr, kā mēs diagnosticējam, vai ne? Kas tas patiešām ir, kas ir tā filma. Tāds kaut kāds slasher kino, kur ir tā kā Scream bija, tas ir tīrs, tās ir šausmens. Un, man liekas, Dario Argento arī, kas ir veidots, lai izbiedētu. Un tad droši vien šis te biedējuma efekts kinoteātrī kaut kādā veidā sublimējās personiskās bailes, vai mēs sev iluzori varbūt iestāstam, kad viņas tur kaut kā saplūst filma ar zemapziņu, un tur notiek kaut kāda šķīstīšanās vai vēl kaut kāds tāds process un iziem, un tad skatītājs iziet ārā no kinozāles, tā kā kaut kāda vieglāk palika. Tur kāds tik nomočīts, un varbūt ar to visu aizgāja prom arī personiskās problēmas. Galvenais tas, ka tu vari izdzīvot to, ka tas nenotika ar tevi. Un tas, man liekas, tas ir, ko es esmu daudz lasījis par šausmu žānru, ka šī drošā vieta, kino zāle, kurā tu vari aiziet izdzīvot kaut ko drausmīgu, teiksim tā, un aptuveni, tiešām brutāli nopriecāties, tas nebija es. Runājot par drausmām, pēdējos 2 gados patiešām to laikam nav trūcis. Protams, ka tāda lielākā mūsu reģiona, es nebaidīšos šī vārda traģēdija, ir 22. gada 24. februāri pilna mēroga iebrukums Ukrainā, un man šķiet, ka ļoti daudzas dzīves jomas, līdzīgi kā ar Covid-19 pandēmiju, ir mainījušās. Tas vienkārši ir fakts kā tāds. Mans jautājums jums būtu, kā jums šķiet, vai tajā, ko mēs redzam uz ekrāniem, jau jūs redzat šīs te pēdas kaut kādai pašreizējai jaunajai realitātei, jo viņi jau visu laiku attīstās? Es to jautāju arī labi apzinoties, ka ir daļa, kuru mēs redzam filmu festivālos, uz kuriem kā kurš no mums dodas, un ir kaut kāda daļa, kas ir šajā te kinoteātra repertuārā, kas ir tā kā pieejams, varbūt plašāk. Tad varbūt ir vērts arī norādīt, kur, ja jūs redzat šīs te atblāzmas, tad kur? Repertuāra kino vai kinofestivāla piedāvājumā? Es tā pesimistiski piebildīšu, ka tikai mums liekas, ka tā ir tāda robežšķirtne. Es domāju, ka citi kontinenti absolūti nedzīvo šajā narratīvā, un šobrīd jau ir vispār jau pavisam cits aktualitātes ārpus, es pat teiktu, ārpus austrumu Eiropas, centrālās un mazliet ziemeļa Eiropas. Ja mēs runājam par šo te reģionu, kuram tiešām ir ciešāka arī tīši psiholoģiskā, emocionālā sasaiste ar šiem te notikumiem, arī ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi, tad tas droši vien ir dokumentālais kino, par kuru mēs varam runāt vairāk, lai gan ir arī pilnmetrāžas filmas arī tapšanā un tā tālāk, bet man tomēr šķiet, ka tas ir dokumentālais kino, kurā ir nošķirams 2 tendences. Viena ir šī te, es viņu saukt par eksploatācijas kino, kurš tiešām eksploatē upurus, ķermeņa daļas, izvarošanas ainas, var sakot, kur centrā ir upuris. Un protams, ka tas ir tāds sensacionāls materiāls, uz kur ir izbraukuši ievērojami it kā talantīgi kino veidotāji. Un viņiem līdz kamaniņās brauc mazāk talantīgi, tur vienkārši čum un muģi no žurnālistiem šajās te kara skartajās zonās, un viņi tiešām kā tāds maitu līs koncentrējas ap šiem te notikumiem. Un tad man pašai ir tāda mierinājuma sajūta saistīta ar to, ka mēs sākam redzēt filmas, kuras spēj skatīties tālāk par šo te šoka virskārtu. Filmas, kas tiešām iedziļinās, kas runā par to, kas tad notiek ar sabiedrību šādā te situācijā. Un viena no filmām ir Slovākijas pieteikums Oskaram, kur būs arī mums konkursu programmā Riga IFF, un tā ir tāpat nav dokumentālā, tā ir hibrīda filma
Fotofobija, kur ir Slovāki veidojuši koprodukciju ar Čehiem un Ukraiņiem, pavadot vairākus mēnešus Harkivas metro un ļoti mierīgi neiejaucoties, filmējot šo te noskaņojumu, kāds tur ir notikums mierīgos iedzīvotājs. Var sakot, tā ir filma, kurā vispār nav militārās darbības kā tādas. Mēs redzam, protams, bruņotus vīrus pie izējas uz virspasauli, bet tas ir šis psiholoģiskais fenomens, kas tad notiek ar mierīgiem iedzīvotājiem. Viņu dzīve ir pilnīgi ar kājām gaisā, un tas nav stāsts par fiziskām traumām, par ievainojumiem un saspridzinātiem ķermeņiem. Un man šķiet, ka tā ir tiešām ļoti apsveicama parādība, ka šīs filmas, kuras reflektē par Ukrainas karu un tā atstātajām traumām, ka viņas sāk kļūt, manuprāt, kvalitatīvākas. Jā, man liekas, ka pirmkārt, nav vēl pagājis tik ilgs laiks, lai mēs varētu, lai, piemēram, būtu spēles kino, kas ir reflektējis par šo, bet varbūt es kļūdos, bet es pēdējos gados vispār 2-3 jau vēl pirms sākās karš Ukrainā kaut kā ievēroja, ka amerikāņu pamatstraumas kino un seriālos vien vairāk aktualizējas tieši augstā kara tematikas. Ir ļaundara no Padomju Savienības, ir visu laiku šī sajūta, un tas šķita ļoti aizdomīgi, ka tiešām ļoti daudz šīs atblāzmas no augstā kara, un daudz tiek runāts par to, kaut vai seriāla Stranger Things pēdējā sezonā, ka mēs nonākam tādā Padomju Savienībā piepeši, un ka mēs tieši runājam par šo Amerikas un Krievijas konfliktu, un tas gan šķiet, ka tās ir arī tieši sekas, jo arī pagājuši gadu esot Amerikā par Ukrainas karu, man vaicāja visi cilvēki, ko es satiku, viņi bija informēti, viņi gribēja zināt, kā tur ir, vai mums viss ir kārtībā. Un var sakot, ka kaut kādā īpatnējā veidā tas caur citu prizmu, man liekas, ir iepilinājies no jau Holivudas kino. Bet papildinot, tieši šeit arī, protams, mēs dalām spēļu filmu, dokumentālais kino vai animācijas kino, kur notiek kāda veida reakcija uz tuvākiem vai nesenākiem notikumiem. Tad, protams, dokumentālais kino, ja mēs runājam tieši par Ukrainu, kā arī, piemēram, Sonora minēja, Pekarčiks un Ostrahovskis, veidojot arī hibrīdu filmu, arī fotofobiju, arī ir notvēruši arī šo te laikmeta garu un nerva un diezgan tāda neordināra arī rakurs, bet tikpat labi ir, nezinu, jau iepriekš, kad tu gatavoji šo jautājumu, es domāju par Šona Penna šo te mačisko portretu filmu par Zelenski, kas ir supervara, kas ir visnotaļ, man liekas, tāds laba nodoma, labu gribošs projekts, kas vienkārši izvēršās par tādu ļoti tradicionālu, kā lai saka, tradicionāli maskulīnās vēstures, arī tāds augstā kara loģikas pēc būtības arī portretējumi caur diviem faktiski varoņiem. Tas, ka augstais karš ienāk vai ir kaut kā aktivizējies jau pat tādā reaktīvā fāzē, ko arī minēja Marta, protams, ir vairākas filmas, tāpat, es nezinu, pēdējā neiespējamās misijas daļa, faktiski visu Tomu Krūzu filmogrāfiju pēdējos 15-10 gadus arī apkalpo šo te augstais karš 2.0, bet es domāju, ka pats svarīgākais ir tas, ka ir mainījusies arī ģeopolitiskās situācijas dēļ mūsu uztver, ka mēs tam daudz vairāk pievēršam uzmanību šīm detaļām. Un es, piemēram, arī skatoties, piemēram, filmu Top Gun Mavericks, par ko pagājušo gadu, visi runāja, no kura aspekta, nezinu, tur Spielbergs runāja, ka redz, kur ir kinoteātru skatīšanās formāts ir izglābts, mūsu pusē runāja, protams, ka šī ir atkal atgriešanās 80. gados, un darbības kino virsotne, tad negribot vienkārši mēs esam mainījušies arī šo notikumu rezultātā, mūsu percepcija, mūsu atmiņa, kā mēs reaģējam uz kaut kādām zīmēm filmās. Tas, kas mums bija iepriekš kaut kas cits, ir pilnīgi kaut kas jauns, es teiktu. Jā, jo tādā filmā šis vārdā neminamie ļaundari vienkārši sēd kinoteātrī un sēdēja draudzenes, abi saskatījāmies tā
diez, kur valsts tā ir domāta. Jā, kur atrodas Sibīrijas sniegotās priedes, Man šķiet, ka viens veids, kā raudzīties uz to, kas notiek kino procesā kopumā, kas ir, vai ne, neizsakojams, nav iespējams. Es domāju, ka mēs visi varētu likt savu privāto dzīvi un darba dzīvi pie malas un pavadīt turpmāk katru dienu, visu dienu skatoties kino, un pa visiem mēs nevarētu noklāt, iespējams, pat 10% no tā, kas ir aktuāls. Bet tāds lakmus papīrīts varētu būt tā kā šie te lielie autoru kino vārdi, viņu jaunās filmas, kas vienmēr mainās. Viņu rokraksts ir neapšaubāmi atpazīstams, taču veidi, kā un par ko mainās. Tad, lūk, ņemot vērā to, ka pašlaik, kamēr mēs ierakstam šo raidierakstu, tepat ap stūri Rīgas starptautiskais kinofestivāls, mans jautājums būtu varbūt sekojošs. Vai jums ir sanācis saskarties, Dārts, un es zinu, ka jums noteikti, bet iespējams arī Signai un Martai, ar tātad François Ozona, Vima Vendersa, Aki Kaurismäki jaunākajām filmām, un vai jūsuprāt tas ir kaut kas jauns, vai jūs redzat tur kaut kādas izmaiņas, vai arī autorkino nevajadzētu to vērtēt mūsdienu narratīvu kategorijās? Man nav, diemžēl, nācies saskārties. Bet mēs varam aiziet uz kino kopā. Tieši tā. Es arī neesmu vēl redzēju Kaurismäki jauno filmu, tiksim. Riskanti. Var uzdurties uz vilšanos. Var. Bet dzīve ir vilšanās, tas ir ok. Ozons tādā ziņā ļoti drošs. Ozons man vispār maigi izsakoties nav tūs. Jā, man jāatzīst, man arī. Maigi izsakoties. Man patīk, šajā mirklī mūsu raidieraksts kļūs arī tādu kafejnīcas sarunu par to, ko tad obligāti vajadzētu beidzot noskatīties. Nē, es varu, man viena filma, ko es ieraudzīju sarakstā, jo viņa ir filmēta, jo tā ir filmēta 16 mm, man liekas, brīnišķīgi. Filmas saucās Blue Jean. Tā ir debijas filma. Ja es nemaldos, jā? Jā. Kurus viņu redzētu, to es neteikšu. To es varu rekomendēt. Nevis durt mākoņos vai Venders filmu, es izturēšu vai neizturēšu. Tā, kaut ko pavisam konkrēti iesakot. Bet ja par vecajiem onkuļiem mēs runājam, jā? Es neesmu redzējis jaunāko Ozona filmu, bet jāsaka, gan Kaurismäki, gan Venders man sagādāja pārsteigumu, dažāda rakstura. Tas ir diezgan iespaidīgi īstenībā, ņemot vērā par šāda veida kino veidotājiem. Vīrieši pārsteidz. Jo es biju vīlusies Vendersa filmveidē pēdējos gados. Man šķiet, ka mēs runājam dažādās valodās, un viņa tāda laimīgā esamība ērtajā Eiropas vidē vienkārši ir kaitinoša, bet varbūt tādēļ, ka šī te filma Jaukās dienas nav filmēta Eiropā. Šī filma ir tapusi Japānā ar Japānas aktieriem un ir Japānas pieteikums Oskaram. Vendersam vēl viens panākums, starptautiskais. Tad man tas bija ārkārtīgi patīkams pārsteigums, un vispār šī te filma, viņas tas rāmums un tā rituāla tradīcijas un rutīnas pielūgsme laikam ir tas, pēc kā es šobrīd lūkojos kino, laikam pēc mierinājuma savā ziņā, pēc tāda klusā mierinājuma. Vai tā ir arī, piemēram, Klinura Palmasona filma Dievzeme pagājušā gada festivāla galveno balvu saņēmusi arī. Tas ir tas rāmais ritms un tas, ka mēs cenšamies ieraudzīt kaut ko jaunu, it kā tajā, kas ir tepat blakus, un tam nav jābūt mavrikam. Tās ir tās klusās filmas, kuras spēj sniegt mierinājumu.
Un jaukās dienas noteikti ir kaut kas tāds. Tā ir filma, ar kuru pabūt blakus. Un, savukārt, Akī Kauris, man gan jāsaka, es būšu visam godīgs, pusfilmas nogulēju. Tas bija, mēs šo filmu skatījāmies Kannās, man liekas, 9 no rīta. Bet bija citi cilvēki blakus, kas bija paģiraini un tomēr izturēja nomodā, tā varbūt nav filmas vaina. Mēs esam runājuši ar draugiem, ka ir filmas, it īpaši lēnā kino kontekstā, kur aizmigt vispār, taču nav nekāds grēks. Tas ir pat ļoti labi bieži vien. Jā, bet ar Kauris Mekī filmu savukārt šis tās gaidas kaut kā norima filmas laikā. Ja tur ir visi tie elementi, par kuriem mēs priecājamies. Kauris Mekī filmās kolorīts, varoņi, kuri ir samierinājušies, ka viņa dzīvē nekas labs nekad nenotiks. Alkohols arī. Alkoholisms. Somijā. Interjeri. Bezdarbs, viss somu tango. Un tā tālāk. Un bija pat šis te komentārs, Kauris Mekī komentārs tieši saistībā ar Ukrainas karu, jo visu laikā tāds realitātes zvaniņš ieskanās reportāžas rādio, kas ziņo par notiekošo frontē, tad kopumā šī filma man šķiet, ka viņa varētu būt, un viņa varētu arī nebūt viņa filmogrāfijā. Jo mēs varam vienkārši vēlreiz skatīties viņa iepriekšējās filmas, kurās es pat teiktu, ka ir vairāk rodama tāda oriģinalitāte. Jo ir tāda sajūta, ka viņš ir nodīdžejojis šo filmu ar elementiem, kuri ir viņa rīcībā un kuri ir neapstrīdami lieliski un veiksmīgi. Ar tiem smagsvariem tā mēdz būt. Es nezinu, man šķiet, ka visas François Ozona pēdējās filmas ir tā kā viena filma, kur nav īsti saprotams, kāpēc. Es personīgi eju, pērku tās biļetes un skatos. Turpin mocīt. Nē, ja ir vēlme vienkārši pabūt Kauris Mekī kompānijā, tad jau tā ir... Tad vienkārši var aiziet pie viņu uz mājām. Jā, nav tālu. Tas varētu būt grūti, man šķiet. Bet ir zinām dēlu alkoholu. Bet obligāti ne par šiem te vecajiem onkuļiem, kā mēs viņus nokristījām, tās varbūt arī vecas tantes, un tie varbūt meisteres, bet katrā gadījumā runē par kino veidotājiem, ar kuriem jau ir šis te zīmoks, labs režisors. Vai viņu darbos, kas ir iznākuši pēdējos 2 gados, jūs jūtat, ka tur ir kaut kāda šī te valodas maiņa? Vai mierīgi arī teikt, ka nē? Es domāju, ka Grētas Gervigas vizuālās valodas maiņa pēdējā filmā ir iespaidīgi. Mēs nerunājam par vecajām tantēm. Jā, lūk, man arī Gerviga vēl liekas tā. Es skaitu to pie vecajām tantēm, bet tas ir ar režisore jau ar tomēr kaut kādu rokrakstu. Tas gan, jā. Un tādā ziņā, bet par vecāko paudzi, man piemēram ļoti interesēs jaunā Mārtiņa Skorsēzes filma, jo viņš tomēr kaut kā turoties pie tās savas autorības un savas stila meklē jaunas lietas. Un viņš ir ieinteresēts, un tādā ziņā man ir vienmēr interesanti skatīties, kādu tēmu viņš būs izvēlējies, kā viņš to izstāstīs, un arī man vienmēr ir interesanti lasīt un klausīties, ko viņš par to stāsta, kā viņš ir izvēlējies, kā viņš ir strādājis ar aktieriem, kā viņš ir atradis aktierus. Tādā ziņā man, protams, ka ir arī viņa filmogrāfijā filmas, kas ir vilšanās, bet tur nav tā sajūta, ka tu skaties laiku vienu to pašu. Viņš katru reizi kaut ko, vismaz kaut vienu lietu, viņš mēģina kaut ko jaunu apskatīt. Tāpat kā viņš tikko stāstīja par jaunāko filmu, ka viņš nav vēlējies, viņš pārrakstīs scenāriju un to stāstu, jo nevēlējies viņš vairs veidot filmas vienkārši baltajiem vīriešiem. Viņš saprat, ka tas viņam vairs nav interesanti. Kad viņš pieķēra sev pie tā, ka viņam tas nav interesanti, ka tas nav nekāds ārējais spiediens vai kaut kas, bet kad tas stāsts pats aizgāja citā virzienā. Bet kāda tur tas Leonardo kvalificējās tad? Nē, nevar taču vispār, bet... Viņš tur ir kas? Es neesmu redzējis šo filmu. Gaferis. Viņam ir kāda tur galvenā loma, bet varbūt viņš faktiski filmā, es saprotu, vēl neesmu redzējusi, bet ir centrālais tēls. Tagad mēs runājam jau 5 cilvēki par filmu, kur
Neviens to redzējis. Man liekas, ka tas ir labs līmenis. Tas varbūt ir interesantākais mirklis bet šajā redzi, sarunā. bet tas ir Skorsēzes efekts, ka mēs visi gribam par to mazliet parunāt, lai arī mēs jau pat neesam redzējuši, un mēs nezinām, kas mūsu sagaida. Traileris jau ir redzēts. Es Trailers ir tas ir nosaukums ir diezgan foršs. Jā. Killers of the Flower Moon. Yeah. Es negribēju minēt, jo es nezināju latvisko So cool. versiju. Marty, it's cool. Jā, Mārtīs ir cool. Marty, it's cool. Mēs Nezinu, esam Marty viņu is cool. novietojuši labajā kunga teritorijā, bet tas, kas atgriežoties pie tā, ko vaicāja Julians par klasiķiem, vai viņi ir saguruši, vai tur ir kaut kādas krunkas un rievas, vai viss ir nemainīgs un gluds. Es viņai piekrītu, un brīnišķīgi arī izstāstīja arī Menders un arī Kauris Mekijs situācija, jo Zons ir tāds Džekils un Haids, viņam ir tās varbūt interesantās labās filmas, bet pēdējā, protams, mans noziegums ir tāds ļembas ar tādām ļoti, ļoti lielu tādu promiļu vizuālo skaitu, tā es teiktu. Bet atgriežoties pie Skorsēzes, kas ir tas, kurš mainās, man vienkārši ļoti skaisti likās, ko viņš ir sacījis. Tas, manuprāt, bija tieši Kannu kinofestivālā, kad filma arī nonāca pirmoreiz pie skatītājiem, ka viņš savā 4-5 gadu vecumā beidzot ir sapratis, kā jāveido kino. Skorsēzi kaut ko tādu pasaka, viņš atsauc uz Akiru Kurosavu, kurš arī 80. gados arī interesantākās filmas arī veido. Tieši savā mūžu arī nogalē. Un ja mēs arī, redz, kur es tā jūtu arī tā temperatūra visņot tādi labvēlīgi, ka mēs jūtamies arī līdzīgi, tomēr arī nav tik kariķējoši attieksmē jābūt pret šiem te klasiķiem. Man ir tādi, kuri beidzot, redz, kur jūtas tā kā pabeiguši kinoskolu. Tā ir cerība visiem tiem jaunajiem, beztalantīgajiem režisoriem, kas mūs klausās. Jā, interesanti sarunās par radošo prekariātu. Bieži vien ir arī tāds komentārs, ka tā kā vajag dot naudu tikai tiem talantīgajiem, un tad jau viduvējības atsijāsies, un tad man vienmēr ir jāsmējās interesanti, no kurienes tad tie cilvēki kļūst tik talantīgi un ģeniāli. Bet šo sarunu pamazām apaļojot, es vēlētos tomēr uzdot vēl 2 īsus jautājumus. Un tie ir saistīti ar to, kur arī mūsu klausītāji iespējams sastopas ar vislielāko daļu jauno kino ražojumu. Tātad mans pirmais jautājums būtu par straumēšanas platformām. Pavisam nesen Wes Andersons ir izlaidis Netflix platformā 4 īsfilmas. Wes Andersons, ja mēs runājam par metanarratīviem, ir iespējams tāds zināmākais un redzamākais 21. gadsimta režisors, kurš pamatstraumē dekonstruē. Kas tad ir stāsts? Un bieži vien stāsti ir par stāstu. Vai ne? Bet vai jūs tieši šajā te kino straumēšanas platformu piedāvājumā viņu politikā redzat kādas izmaiņas pēdējo 2 gadu laikā? Es esmu pamanījis, ka tur parādās arvien vairāk un vairāk autorkino, kas man ļoti, ļoti priecē. Man šķiet, ka šīs platformas izdzīvoja to savu attīstības posmu, kurā viņi mēģina iet skatītāju pavadā, tātad piedāvātais vienkāršotāku kino, un saprat, ka tas ir strupceļš. Un tad, pēc tam tad seko šī skatīšanās pretējā virzienā. Varbūt, ka tomēr var arī kaut ko drosmīgāk piedāvāt skatītājiem, un varbūt, ka viņš visai labprāt pat to patērēs. Un šobrīd es teiktu, ka mani visai apmierina straumēšanas platforma piedāvājums, jo es tiešām esmu kļuvusi ievērojams linkāks kino apmeklētājs. Un, manuprāt, labāk ir tomēr aizsniegt to dīvānu skatītāju, nekā gaidīt, kad viņš reiz 2 gados atnāks līdz kinoteātrim. Es oponēšu. Ne tam, ka cik bieži sonori iet kinoteātrī, tas ir sonors dienas jautājums, bet par autoru kino sastopamības straumēšanas platformās es teiktu tā, ka negluži tādā reliģiozā manierē, bet man ir interesi vienkārši iziet cauri, paskatīties, kas ir vispār saturā, kādas, klasikas saucamie darbi ir pievienoti Netflix, Amazon Prime, Mubi, viskaut kur citur, bet tas, ka parādās balvu sezonai, tīpaši rudenī, ziemā, vienkārši vairāk kaut kāds filmas, kuras
tika izrādīts Venecijā, kurš līdzproducēs Netflix. Tā ir tikai maza daļiņa no tā milzīgā 1000 stundu arī tā apjoma, kur ir pilnīgs totāls šausmas arī patiesībā sakot reizēm. Man tomēr šķiet, ka ko dara straumas platformas, viņi mēģina izdabāt saviem abonementiem, tā kā tev būs iespēja pirmiem noskatīties filmu ar Bradley Cooperu, par Leonardu Bernsteinu, tad lūdzu arī abonē šo platformu. Man šķiet, ka tas drīzāk tā, ka tu esi priecājies novērtēt, tev pat līdz galam nepatīk šīs 4 Wes Andersona īsils, bet tas ir tomēr Wes Andersons, un tā ir vienkārši komunikācija, manuprāt, ar zīmolu, ar režisoru kā zīmolu. Es tādā ziņā esmu nedaudz skeptiskāk, par to, ko dara straumas platformas. Protams, ir brīnišķīgi piemēri, bet tie ir pāris piemēri uz ļoti plaša lauka. Man ir pilnīgi tā kā, es baidos no šī jautājuma, Signe, vai tev ir Netflix? Nē, nav. Haha! Vai tu vispār skaties filmas, nezinu, kādās straumēšanas platformās? Nē. Zini kā, Bet, es tiešām saprotu. Bet man vienkārši ir ko skatīties, kad es to vēlos, un ir periodi, kad es to nevēlos vispār. Man nav smagā formā cinefīlija, tikai uzliesmošana un tad aizvien mazāk. Tātad tā nav slimība uz nāvi. Varbūt kādam ir. Bet līdz ar to es nevaru piedalīties sarunās par seriāliem kaut kādā mērā. Bet es esmu redzējis 2 seriālus, kurus arī varu novērtēt. Tā kā, man viņi liekas interesanti. Kas? Ugunsgrēks. Bet tas jau ir Uguns, protams. Klasika nedrīkst aizmirst. Bet jautājums bija par Netflixu? Vai skatos seriālus par Netflix? straumēšanas platformām kā tādām, bet tagad tīri ziņkārs pēc, varbūt nosauc, kas tie ir par seriāliem. Peaky Blinders, ko es nebiju redzējis, un Killing Eve, man liekas, interesants ļoti. Bet tā es neaizraujos ar to. Es neuzskatu, ka tas ir slikti, un vienkārši tā ir sanācis. Marta, vai tev ir Netflix? Vairs nav, ja man ir žēl naudas. Ar to sāksim. Kāpēc? Manuprāt, problēma ir tā, ka šo straumēšanas platformu šobrīd ir tik ļoti daudz, un tas nav tā, ka, es tik pa brīdim pieslēdzu Netflix atpakaļ, piemēram, iespējams, es tagad oktobrī viņu pieslēgšu, jo tur iznāks vairāk interesantu šausmu seriāls. Man interesē Fall of the House of Usher, to es gribēšu redzēt. Man patīk iepriekšējie šī seriāla veidotāja komandas darbi. Un tad atkal atslēgšu iespējams, jo pēc tam sāksies Ziemassvētku filmu sezona, kuras es nevēlos skatīties. Bet, lai arī es ļoti mīlu Ziemassvētkus un Ziemassvētku filmas, bet Netflix piedāvājumā protams. Bet man šķiet, ka straumēšanas platformām nav tādas skaidras vīzijas, es teikšu. Viņi vienkārši viens ar otru konkurē un mēģina kaut ko izgrābt, cevišķi tagad pēc tam, kad it kā ir beigušies streiki. Tagad būs, var sakot, viņiem jāstrādā vēl smagāk, ja viņiem būs jāmaksā šie ienākumu procenti arī aktieriem un filmu veidotājiem. Un scenāristiem arī vairāk jāmaksā, bet nav tādas īstas viena veida virzības. Ik pa brīdim tu kaut ko izdzirdi, piemēram, es jau kādu laiku dzirdu baumas par Davida Linča Netflix seriālu, un, protams, kad es to gaidu, un tas man uzreiz piesaist, man interesē tagad šī platforma, ja tur būs kaut kas no Davida Linča jauns. Bet pašā laikā arī Apple TV piedāvā daudz ko interesantu, un Disneyam ir ļoti daudz kaut kas labs, un tad vēl Hulu ir vēl kaut kas, un Hulu būs mans mīļās grāmatas ekranizācija. Es nevaru maksāt par šīm platformām vienkārši €100 katru mēnesi, lai nostītos vienu seriālu, kas man interesē. Viņi vienkārši viens otram noēd auditoriju. Un pat Latvijā ir tas pats, mēs esam tik, cik mēs esam. Mums ir vairākas straumēšanas platformas, un jā. Bet jāsaprot viens aspekts, kuru mēs nevaram noliegt pozitīvais straumēšanas platforma aspekts, ir, protams, cerot, ka tiks panākt kaut kāda
kaut kāda forma, kā tomēr cilvēks var visu noskatīties, ko viņš vēlās, nemaksājot par 7 platformām, kā man ir Netflix, man ir Amazon Prime, man ir Criterion, BFI skatos filmas, Mubijas maksāju regulāri, neskatos neko. Jā, man ir ar mobīlu tieši tāds pats stāsts. Bet jāsaprot, ka tā ir iespēja legāli skatīties kino nepatērējot pirātisko materiālu. It īpaši šajā brīdī, kad pirātisms ir, teiksim, Krievijas oficiāli atbalstīta prakse, kā tad viņi var ieriept šeit rietumu pasaulē, tad, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi neiet šajā te pavadā un tomēr skatīties kino legāli. Un straumēšanas platformas nodrošina šo te iespēju. Un tajā pašā Netflixā var redzēt arī Ukrainas filmas. Var redzēt tiešām arī autoru kino piemērus. Tas, protams, ir vienmēr jautājums par ceļvežiem un par kuratoru praksi, tātad, kur varētu šādas te platformas ieviest. Tas būtu skaisti, protams. Es pievienojos mobīlu atslēgšanas klubam, es to izdarīju pagājušajā nedēļā, bet arī Netflix es esmu atslēdzis. Tad pats pēdējais jautājums. Mēs šķiet esam izceļojušies cauri visai pasaulē, visiem iespējamiem ekrāniem, formātiem un tā tālāk šajos te narratīvu meklējumos, bet uz beigām tomēr gribētos paskatīties uz to, kas ir noticis pie mums tepat. 21. gadā, kad iznāca Marta tava filma Tizlens un Signa tava filma Ugunsaplis, es domāju, ka man pašam bija tāda sajūta, ka beidzot šī te, nesauksim tās par drudžu filmām, bet par filmām, kas spēj reflektēt pašas par mēdīju, ka beidzot tas ir tā kā atnācis šeit, tad notika viss kaut kādas lietas, un šķiet, es pats jūtos mazliet tāds izkritis no saprašanas, kur tad iet šie te narratīvi, kur vispār iet Latvijas kino ainava. Es varbūt gribētu sākt Marta Signē ar jums un pēc tam pievērsties Dārtai un Sonorai, jo jums tomēr tā darba specifika paģēra, ka jums ir jāskatās tās filmas daudz. Un jārunā. Jā. Tātad tieši mūsu pašu lokālais konteksts un narratīvi tās filmas, kas ir iznākušas pagājušajā gadā, tas ir pagājušajā un šajā gadā. Jā. Tas meta aspekts ļoti svarīgs. Tas meta aspekts svarīgs. Jā, viņš ir ļoti svarīgs. Jā. Tas, man liekas, tā ir tā tagadne, kā vispār kaut ko pasniegt, ka tas vienmēr ir tādā tā kā ar skatienu atpakaļ, ar tādu reveransu, ar tādu nostalģiju un mīļumu un atzīšanos mīlestībā. Tu vienmēr vari tā kā runāt par kaut kādām aktuālām lietām, atzīstoties mīlestībā, kino vēsturei, šiem te kino dieviem, kas varbūt jau ir arī pazuduši no kino Olimpa. Bet tas vienmēr ir klātesošs, vai tas izpaužās kaut kādos referencēs tiešā veidā ar kaut kādiem citātiem vai vēl kaut ko. Bet principā tā sasaisti visu laiku vienmēr atcerēties, kas ir tā maize, no kuras mēs pārtiekam, tā ir kino vēsture, ļoti svarīgi. Un jā. Un tā veidojās arī tie metanarratīvi, metaformas. Tā kā runājot vairāk par tādu stilizētāku kino, kas nav psiholoģiski realistiskais kino, tad tur tas arī ļoti parādās dialogs ar sen izzudušiem kino dieviem. Viņš ir klātesošs, lai arī kāda nebūtu filmas tēma. Varbūt viņa nav tiešā veidā saistīta ar. Runājot par tādu, varbūt ne kino dieviem, bet ja mēs ejam šādā te kino sensualitātē, kas man pašam ir pietiekami tuva, ja par kino tempļiem diezgan spilgti runāja Jānis Ābels savā īsmetrāžu darbā 81 metris. Bet es nezinu, varbūt, Signa, Marta, arī lūdzu saki, vai ir kaut kādas šīs te vietas, filmas, kurās tu esi sajutusi
ka ir šis te modernā narratīva pieskāriens arī mūsu pašu kinematogrāfā. Tagad 22. 23. jā. Savā filmā. Es jokoju. Tas bija 21. gads. Tiešām jokoju. Man ir grūti tā pateikt, es vairāk, vienkārši arī tas, ka tik ļoti, kas priecē, kad ir jāskatās daudz šīs pašmāju filmas, ka viens brīdis bija tas, kad jāskatās katru nedēļu pa vienai jaunai filmai, man jau ir grūti, ir beidzot brīdis, kad es jau sāku aizmirst, ko es esmu redzējis no latviešu kino, un es kā parasti bija, ka, protams, ka tu esi redzējis šīs 2 filmas, kas ir iznākušas, bet man vairāk būtu precīzāk par kādām tendencēm, ka var just, ka ir pēdējos gados vairāk ir paudžu un dzimumu dažādība režisoru, kino veidotāju vidū, un tas paplašina to veidu, kāda stāsta un kā šie stāsti tiek stāstīti. Uzreiz ir šī dažādība, ir žanriskā dažādība, ir galveno varoņu dažādība, tev ir kaut kas uzreiz tā kā, interesantāks. Man tuva filma šķita Līnas Oltas filma Māsas, kur tādu, teiksim tā, sajūta bija par šo, ko daudzi tā kā ar tādu skepsi sauc par tipisko depresīvo latviešu kino, sociālais realisms un dažādas problemātikas netika pasniegta tādā gaudulīgā mērcē. Tā bija realistiska filma, kura nelika tev justies vienkārši šausmīgi un nomākti. Un tas man likās tāds īstenībā liels sasniegums. Un vēl, protams, ļoti interesanti vienmēr skatīties, ko jauni Raiks Karpetjans uztaisījis. Un Sem ceļojumi man likās, Latvijas kino kontekstā brīnišķīgs darbs. Viena cita tāda nav. Un tas pieņem, ka arī nebūs. Dārta, Sonora? Grūti iezīmēt asinsainu vai kopējo to nezinu, artēriju vēnu sadalījumu, bet tas, kam es piekrītu, ir tīpaši, varbūt es teiktu, jaunai vai vidēji paaudzē mēģinājums atskatīties vai tādu historiogrāfiju veidot kaut kādu Latvijas kino vai atgādināt skatītājiem, ka viņi skatās kino, ka tas ir tāds meta process, es domāju. Tas ir varbūt būtiski, bet noiet arī no kaut kādiem vēsturisko notikumu vai arī, retrospektīviem stāstījumiem. Man atkal liekas tādas unikālas saurupas parādības, kā piemēram Marta minēja arī Sema ceļojumi, kas man šķiet kaut kas tāds interesants, kam ir sava, teiksim, attīstības vēsture un ģenealoģija, un Gintas Ilbalodis ar projām. Tas ir kaut kas savs, kur arī autori iet savā virzienā, un viņi varbūt ir loģiski pakārtoti tam, kāda ir kopējā ritmika, bet tas ir tas, ko šobrīd vienkārši vēlos arī. Jā. Ja par to kopainu, tad man šķiet, ka joprojām Latvijas kino runā par mūsu tautas traumām. Tā ļoti mīļa tēma, kas man gan šķiet, ka mēs esam vēsturiski pakāpšies jau tuvāk mūsdienām, ka tās traumas jau ir nesenākas, par kurām tiek šobrīd vairāk runāts. Un simpātiskais virziens šķiet tas, ka jauna režisora runā par savu paudzi, tātad par to, ko viņi pazīst. Tas ir viens moments, un vēl es ar lielu prieku skatos tiešām, kā tas žanra kino parādās. Top krimiķi, tas ir arī fantāzijas kino mūzikli. Mums ir mūsu spēcīgākā mūzikla žanra mūsdienās pārstāve Marta Elīna šeit studijā. Ka Latvijas kino kļūst daudzveidīgāks, ka tas nav tas līganais, tas bāleliņa raudiens katrā filmā, ka mums ir spilgtas sievietes, kas ienāk režijā, ar savu atšķirīgo stilu, un ka tiešām tā ir daudzveidība gan formas ziņā, gan arī stāstu ziņā. Brīnišķīgi. Labi, liels paldies ar Signas Birkovas aiziešanu. Teiksim tā arī klausītājiem un skatītājiem, un visu labu. Paldies! Paldies!